Sveicam Dēls teātrī 106. sezonā. Labrīt, labdien visiem! Mani sauc Ilis Čuzuls Krastiņa. Es esmu Mārtiņš Meijers, un kur mēs atrodamies? Mēs atrodamies Vācijā, Duisburgā, Rūres Triennālē, vienā no lielākajiem teātra festivāliem pasaulē. Un mums iestudējums notiks pie viena no kolosālākajiem tādiem metāla fabrikām, kas ir tāds kultūras piemineklis, bet izrāde nenotiks tur. Orākuls noritēs šeit. Šeit, milzīgā angārā. Pirmizrāde mums ir pēc 2 dienām šeit, Rūrē. Un Rīgā 19. septembrī. Dēls teātrī 19. septembrī. Izrāde Orākuls. Mēs ļoti gaidām tikšanos ar skatītājiem, un jūs varēsiet ieskatīties nedaudz aizkulisēs. Mēs parādīsim vēl pāris vietas, kuras mēs drīkstam rādīt pagaidām. Ejam tālāk. Klaus Košins var parādīt logo. Oracle, jā? Very fine. Jā. Tur arī, jā? Aiziet! Laižam. Šī mums ir aizskatuve, kur tāda atpūtas vieta un arī visi tehniskie šeit atpūtās. Visam saka čau, visam saka čau. Randara, brokastis, labrīt. Mums ir arī tiešraide kas norit uz skatuves, jo mēs vēl neesam sākuši, bet viss jau diezgan intensīvi. Jā, šeit atšķirībā no Dēls teātrā, šeit telpā ir, es nezinu, kā ir 50,000 kvadrātmetri. Lai tiktu uz skatuvi, mums paiet pāris minūtes, lai izrāžu vadītāji mēs varētu pasaukt, ka mums ir jādodas uz skatuves, arī viņēts prasa laiku. Tāpēc šādi ekrāni mums ir izvietoti daudz kur, lai mēs apmēram orientētos par to, kurā brīdī, kur mēs esam. Vai ne? Mēs varētu iet paskatīties skatuvi. Jā, tagad ir klusums, ejam apskatāmies. Un scenogrāfiju. Šī ir, sakot, smadzeņu centrs visai izrādes tehniskajai pusē. Jā, šeit vienlaicīgi pie skaņu pults, gaismu pults un visām pārējām pultīm ir apmēram 10 cilvēki. Un var mazliet apstīties arī, kā izskatās skatuve, bet pavisam mazliet. Mēs esam ļoti augstu. Es šī izrādē atveidoju Alanu Tjūringu, matemātiķi un, teiksim tā, vienu no izcilākajiem pagājušā gadsimta prātiem. Datora tēvu, Jā. Varētu teikt, vai ne? Un Es savukārt atveidoju kriptoloģiju un matemāti Džonu Klārku, kura bija, varētu teikt, Alana Tjūringa labā roka Bletchley parkā. Jo izrāde ir ne tikai par, teiksim, Alana Tjūringa sasniegumiem, bet arī par cilvēku vietu sabiedrībā un arī savā ziņā arī sievietes vietu sabiedrībā, kā viņa ir mainījusies un cik īstenībā ļoti lielu darbu ieguldīja tieši arī sievietes, lai enigma tiktu atkodēta. Jā, Britu izlūkdienestā un ne tikai, tīpaši 40. gados 2. pasaules karā, strādāja ļoti liels procents sieviešu, vai viņu darbs tika toreiz novērtēts. Es esmu pilnīgi droši, ka nē. Un ļoti ceru, ka šajā izrādē mēs kaut kādā ziņā dziļi paklanamies un sakām viņām visām lielu paldies. Un vēsture ir jāpārvērtē, tā kā par nākotni var uzzināt, ieskatoties vēsturē. Bet vislielākais jautājums, manuprāt, ir uz kuru, es nezinu, vai mums ir atbilde, droši vien, ka nav, varbūt jums ir, vai mākslīgais intelekts, iznīcinās cilvēci? Es zinu atbildi. Tiekamies 19. septembrī Rīgā. Tiekamies Orākulā.